Jo nereti mums šķiet, ka bērns ir nedisciplinēts, viņam trūkst robežu, jo varbūt tā, ka mēs bērnam sakam, ka tagad jāpāredz nākamo darbību, aktivitāti, bet bērns paliek nikns un, piemēram, sāk tur dusmās pat mest lietas pa gaisu, bet neatakā, un tas nav par to, ka tur bērns ir tāds neaudzināts, viņam nav robežu, bet tas, ka mēs bērnu nepabrīdinājām, ka būs jāpārslēdzas, un tāpēc ir jānovēro, kāds mums ir bērns, cik viegli viņš pielāgojas. Un šis attiecas arī uz tādiem skolēniem, 2 pusauģu vecumā, kad arī atgriežas vairāk šīs bioloģiskās prasmes, bioloģiskās iezīmes, paliek tādas aktuālākas un aktīvākas, jo bērns ļoti sevi izpēta un cenšas sevi izzināt. Un ja bērnam arī tiek, piemēram, bērns pilda mājasdarbus, un tad viņi tur saka kaut ko, un ar viņu sāk runāt, bērns arī var aizsalties par to, ka viņam iejaucās tajā brīdī, tad, kad viņš tā kā koncentrējās.